Sveicieni! Ar jums šodien kopā būšu es, Daiga Kajone. Visu savu apzināto dzīvi esmu mēģinājis saprast, kā mēs darbojamies, kā es darbojos, kā darbojas cilvēks, kas vada viņa rīcību, kas atrodas viņa iekšņā, kāds atspoguļojas ārpasaulē. Un pēc saviem 20 gadu pieredzes ceļojumiem esmu sapratusi, ka visas atbildes, kuras es meklēju, ir manī. Un atbildība par šo dzīvi ir jāuzņemas man pašai. Man ir jāuzņemas atbildība par savām izvēlēm, par to, kāda man izveidojusies dzīve, par to, ko es esmu sasniegusi vai nesasniegusi. Un tāpēc šodien es padalīšos ar pašizziņas metodēm divām, kuras man palīdzējuši skaidrāk izprast sevi. Viena no tām ir likteņa spoguļu matrica, kura balstās uz 22 enerģijām, un otra metode - MAK kārtis. Tātad pašizziņas metodes, caur kurām es arī konsultēju cilvēkus, esmu pavadonis, konsultants. Šī nav zīlēšana, šī nav nākotnes paredzēšana. Tās ir metodes, caur kurām mēs soli pa solim ieraugam sevi. Tātad, kas tad ir likteņa spoguļu matrica? Tā ir strukturēta sistēma, kas balstās uz dzimšanas datiem, skaitļu enerģijām un arhetipiem, taro kāršu senākajiem arkāniem, kas ir pārveidoti par enerģijām, kuras piedzimstot jau ir mūsos. Tātad šī metode ietver arī līdzīgi kā astroloģijā mājas. Šajā metodē ir virsotnes, ir kvadrāti, viss tiek aprēķināts pēc formulām un parādās tātad virsotnes, kas ir nosauktas potenciāls, domāšanas veids, apziņa, sajūtas, rīcība, jaunā pieredze, emocijas, kāda ir mana dvēseles loma, kur slēpjas mans dzimtas spēks, kāda ir miedarbība ar sabiedrību, kādi ir mani talanti. Ja? Šo visu var izlasīt likteņu spoguļu matricā, ļoti sakārtotā, prātam saprotamā veidā, un, protams, arī ieklausoties sevī, un man gribās teikt, esot būt godīgam attiecībā uz sevi, jo šīs enerģijas ietver ne tikai pozitīvās iezīmes, bet arī mīnus izpausmes, tad parāda, pie kā tad mums ir jāstrādā. Kā jau es teicu, šī metode ietver sevī 22 enerģijas. Mēs esam kā liela māja, kurā ir 3 pasaules - matērijas pasaule, lomas, kādas es šeit uz dzīves izpildu, dvēseles pasaule, kas ir manā iekšiņā, cik es ieklausos intuīcijā, vai es izprotu savas emocijas, ja? Un gara pasaule, tas jau ir, vai es spēju jau dot citiem, dalīties ar citiem un kalpot citiem. Būtībā, kā jūs redzat, viena liela māja, kurā ir 22 dzīvokļi, un šeit jūs redzat jau dažos riedekta gaismu. Ar šīm enerģijām es piedzimstu. Tātad šis ir mans potenciāls. Tātad šis ir jau manī. Pirmkārt cilvēkam uzzināt, kas tad ir viņa, ja? Tad, kad es saprotu, kas manī darbojās, es to nosaucu vārdā, tad man jau kļūst skaidrāks, ja, kā es darbojos, kas man sevī vēl ir jāmaina. Turklāt šī metode palīdz vēl skatīties dziļāk, ne tikai konkrēto enerģiju, ja, bet viņi skatās arī, kas šai enerģijai saknītē, un to rēķina atkal pēc algoritma -3, vai arī uz ko mēs varam augt, algoritms +3. Kāpēc 3? Tas arī ir svarīgi, tāpēc, ka tas ietver sevī sievišķo pirmsākumu, vīrišķo pirmsākumu, un trīnieks, tad ir jau šī auglība, imperatore, šī enerģija, kas ir tapusi no 2 pirmajām vīrišķajām un sievišķajām savienojoties. Ja? Arī tur ir nozīme. Tā kā matricā skaitlis ir forma, bet šī enerģija iedod šai formai dzīvību.
Ja? Tā mēs skatāmies likteņa spoguļu matricu. Un kas tad ir maka kārtis? Tā ir attēli, kurus uzlūkojot, mums nāk konkrētas emocijas, atklāsmes, atbildes. Jautājums, cik es esmu gatavs ielūkoties sevī, cik es esmu gatavs ieraudzīt sevi un būt godīgs attiecībā pret sevi. Šo metodi izmanto populāri jau mūsdienās gan psiholoģijā, gan pašizziņā, konsultēšanā, dzīves pieredžu tādi konsultanti. Es zinu, ka izmanto arī terapijās ar bērniem, bērndārzos, skolās, ja? Attēli. Attēli ir tie, kas izceļ mums no zemapziņas. Šī metode ir balstīta uz psiholoģiju, ja? Zemapziņa, Freids. Simboli vairāk attiecās uz Jungu, ja? Ko mēs ieraugam, kam es pievēršu uzmanību, kas manī prasās transformēt. Ja? Tā kā šis viss nāk no psiholoģijas, bet ļoti man gribās teikt tāda elastīga, terapeitiska un radoša metode, radoša pieeja. Un tātad arī šo metodi es izmantoju konsultācijās. Tātad savienoju šo te matricu, kas iedod struktūru, jā, skaitļi un enerģijas pastāstu algoritmu, kā tu darbojies. Un tad mēs strādājam ar maka kārtīm, kas atver šo enerģiju. Jā, tātad šīs divas metodes savā darbībā savienoju. Kā tad notiek sesija? Katrs jautājums kļūst par soli tuvāk sev. Tātad es izveidoju pēc jūsu dzimšanas datiem matricu, kurā atklājās virsotnes, kādas enerģijas ir jūsu virsotnēs. Tātad jūs ieraugu jūsu, jūs kā grāmatu, kā karti. Mēs satiekamies, es izstāstu, ko es ieraugu šajā matricā. Jūs izvēlties virsotni, kuru jūs vēlaties apskatīt. Piemēram, sastā enerģija kvadrātam, ja diagonālam pašā apakšā, sastā enerģija, jaunā pieredze, sešanieks, tā tad ir par beznosacījuma mīlestība pēc staro mīlētāja, bet ietver sevī sekojošas lietas: komunikācija, izvēles, beznosacījuma mīlestība. Pirmkārt, mīlestība attiecībā uz sevi, sevis pieņemšana, sava ķermeņa pieņemšana. Šī enerģija stāsta par skaisto. Ja? Cilvēks vēlās visu apkārt skaisti, viņš arī rada skaisto, viņš nes šo skaisto ar beznosacījumu mīlestību, un tāds ir šis dzīves jaunais uzdevums, ir pieredze, bet grūtības, viegli iespaidojas no citiem, ir ļoti emocionāls, bieži nevar izdarīt izvēles. Un klients man saka, es vēlos ar šo pastrādāt. Tad, ko mēs darām? Mēs izvēlamies sesijā maka kārtis, kuras velkot, tātad un uzdodot konkrētus jautājumus, vai kas palīdzēs, kāds instruments vai kas palīdzēs man izdarīt izvēles. Tātad uzdodot konkrēti jautājumu, izvelku kārti un skatos, ja, vai kura aizvedīs manas izvēles. Vai, katrā ziņā jautājums ir ļoti svarīgs. Klients izvelk kārti, apskata, stāsta, ko tajā redz, kā tas sasaucās ar šī brīža situāciju. Tā tad ir refleksijas, sajūtas, ķermenis kā indikators, vai es pats sev meloju vai nemeloju. Konsultants, es šajā brīdī esmu tikai neitrāls vērotājs un klausos klientu. Un tad ir noteikti kādas atziņas pēc sesijas, un svarīgi ir pirmie soļi. Ko tad es darīšu šeit un tagad? Ja? Tajā, ko es ieraudzīju, un ko tad mēs iegūstam. Iegūstam spēju ieraudzīt savu potenciālu, savus resursus, spēju ieraudzīt, kā es kārtoju, veidoju attiecības ar apkārtējiem, kas ir mani talanti, dzīves virzienis, varu saprast, ja man ir grūtas izvēles, iekšējos blokus, kas tad man traucē būt drosmīgam, vai kas šobrīd ir mana baile, kas man ir jāizceļ, kā tā ir jāintegrē. Ja? Klients atbildes atrod sevi, un ko es gribu atzīmēt, mēs ejam tik tālu, cik dotajā brīdī klients ir gatavs. Ja? Tāpēc viena sesija ilgst stundu un ilgāk, jo tas ir liels, intensīvs darbs ar sevi. Ja? Viena sesija, ne ilgāk. Tātad matrica ir karte, kur klients ierauga sevi, tad mēs sākam strādāt ar to virsotni vai jautājumu, kas viņam ir aktuāls, un klients klausās sevī, savā ķermenī, savās sajūtās. Un pēc savas pieredzes vēlos arī piebilst, ka visas atbildes ir
mūsos. Un es neteikšu, kas ar tevi notiek, jo šī nav zīlēšana, šī nav pāreģošana. Šī ir palīdzēšana tev ieraudzīt pašam sevi. Tāpēc ir šie divi attēli. Vienā attēlā meitene raugās ārā, jā, ārpusē, tur ārā. Un bieži vien mēs arī dzīvē, es pat esmu griezusies pēc padoma pie taro kāršu licējiem, pie astrologa, pie draudzenēm, pie pāziņām. Ja? Vienmēr mēģināju atrast kādu, kurš man iedos pareizo atbildi. Un nekas jau nav nepareizi. Ja? Tā ir mana pieredze. Un tad kādā brīdī es sapratu, kad ir jāatrod instrumenti, kas man pašai visā dzīves garumā ļaus atrast atbildes sevī. Un tajā brīdī es sāku apmeklēt mākslas terapiju, jogu, mandalu zīmēšanu, fraktāļu zīmēšanu, biodeju. Vārds sakot, pašaziņas metodes, kas vēd mani tuvāk sev. Un es sapratu, ka tas ir daudzreiz interesantāk. Viņas ir tik daudz. Ja? Un tajā brīdī, kad es pagriezos otrais attēls pret sevi, pret savu telpu, es sapratu, ka šo skati sakārtot vai iekšēji sevi sakārtot varu fiziski caur jogu, caur kaut kādām ikdienas praksēm, vai tā ir vingrošana, cigūna, tai chi, kaut vai pilates, kaut vai rītarosme, ja, tas ir viens, ka galdu un istabu es noslaucīt, iztīrīt savu telpu varu caur terapeitiskām praksēm, caur mākslas terapiju, caur afirmācijām, ja, caur meditācijām es varu, caur zīmēšanu es varu, caur praksēm, kurās es atkal transformējos un ieraugu sevi citādu. Nu, lūk, tā kā, un tajā brīdī mana telpa sāka kārtoties, bet viss ir caur darīšanu, ja? Nevis caur atbildēm, kuras man iedod kāds no malas. Nu, lūk, un īsais tests, kā tad darbojas šīs kārtis, šīs maka kārtis, tātad ceļš pie sevis sāks ar vienu patiesu jautājumu. Kādai jomai man šobrīd pievērst uzmanību? Mēs uzdodam sev jautājumu, izvēlies kārti no 1 līdz 6, un kad kārtis tiks atklātas, pavēro uzreiz pirmās emocijas, pirmās sajūtas, kas tev pirmais iekrīt šajā attēlā acīs, kam tu pievērš uzmanību, kādas emocijas tas tevī raisa, ja? Viss tevī tātad. Atbilde ir tajā, ko tu ieraugi. Vai tu ieraugi kādu konkrētu priekšmetu, vai tu ieraugi kādu krāsu, vai tu ieraugi kādu atsevišķu simbolu, vai tevī pirmās ir emocijas. Jā, pavēro šo attēlu un atbildi sev. Atbilde nāks tik dziļa un tik godīga, cik tu šajā konkrētajā brīdī esi gatavs atvērties un gatavs atbildēt pats sev. Tātad likteņa spoguļumā teicamā kārtas integratīvā metode. Tās nav manis izdomātas metodes, es pati tās mācījos, bet saliku kopā, jo es sapratu, ka ir svarīgi ne tikai uzzināt, kas tevī, bet ar šo strādāt un darboties pietiekami saudzīgā veidā, pietiekami radošā veidā, ja? Un tik tālu, cik tu pats vēlies un izvēlies sevi izzināt. Tātad viena sesija ilgst 1 stundu, vienas sesijas ir viena jautājuma izskatīšana 25 eiro. Komentāros variet atstāt jautājumus, variet arī rakstīt uz e-pastu, arī uz tālruni. Lūgums, ka vairāk tomēr rakstīt WhatsAppā, jo iespējams es tajā brīdī uz zvanu atbildēt nevarēšu. Esmu gatava, atvērta, būt jums līdzās kā intuitīvais gids. Ko es vēlos piebilst? Es neskatīšos jūsu ģimenes locekļus, rādus, draugus, vīru, bērnus. Strādāšu konkrēti ar jums, ja mēs sākam ar sevi, un tad mēs skatāmies mīļiedarbību vai attiecības ar pārējiem. Ja? Un otrs moments, es neskatīšos veselību, veselības stāvokli. To pēc matricas var redzēt, bet
Tas ir tik sensitīvs jautājums, ka šo es neizskatīšu. Mēs varam skatīties resursu, mēs varam skatīties, kādos veidos man uzlabot savu pašsajūtu, ja? Bet šī nebūs tāda diagnosticēšana veselībai, noteikti nē. Nu, lūk, lai mums visiem labi klājas, lai mums visiem labi klājas, lai mums izdodas iepazīt sevi un tuvāk būt sev, un lai tev izdodas tuvāk būt tev, un atceries, ka tā dzīve ir aizraujoša, un mums ir iedots šis te dzīves, jeb enerģijas, jeb laika nogrieznis, un kā tu šo laiku izmanto, cik liederīgi, cik kvalitatīvi, cik patiesi attiecībā uz sevi, un cik tu dari to, ko tu dari, ar sirdsapziņu, ar prieku, ar iedvesmu. Un uz tikšanos ar jums kopā biju es, Daiga Kajone, intuitīvais gids pašapziņas un pašizzināšanas ceļā. Gaidu jūsu jautājumus un tiekamies!